Sveicināti! Es, Ēriks Niedra, priecājos jūs uzrunāt raidījumā par jaunāko laiku ēru mūsu valsts, mūsu sabiedrības vēsturē. No domām par neatkarību līdz neatkarības atgūšanai, līdz iestāšanās brīdim Eiropas Savienībā, līdz šodienai. Notikumi, kurus redzējām. Notikumi, par kuriem lasījām, dzirdējām, par kuriem paši runājām. Notikumi, kas iespaidoja mūsu dzīvi pēdējo 20 gadu laikā. Trešā sērija - 1994.–96. gads. Privatizācijas un prihvatizācijas sākums, Latviju piemeklē banku krīze, pirmo intīmpreču veikalu atvēršana, Saeimas deputāts uz apsūdzēto sola, pirmais un pēdējais Rock Summer, Latvija un Lietuva dala naftas laukus. Eiropa uzskatām demonstrē, kāda tad izskatās vienotība reālajā dzīvē, ne tikai uz papīra vien. Maijā tiek atklāts Eiro tunelis. Tas zem Lamanša savieno Franciju un Lielbritāniju. Garums 50 km. Izmaksājas bargi un celtniecība ilga 7 gadus. Iegūms acīm redzams. Tagad ceļš no Londonas līdz Parīzei aizrit tikai 3 stundās. Sākumā pasažieri ir piesardzīgi. Mazliet tā kā bail braukt ar vilcienu zem jūras. Taču ar laiku aizdomas sāk mazināties un tuneli izmanto vidēji 15 miljoni pasažieru gadā. Pāris reizes tunelī gan izcelsies ugunsgrēki, taču par spīti ķibelēm tas tik un tā turpinās darboties. Vēl viens liela mēroga Eiropas kopprojekts saistīts ar militāro sfēru. Pavasarī pirmajā lidojumā dodas iznīcinātājs Eurofighter, unikāls projekts, ko vienotiem spēkiem īstenojušas Britu, Vācu, Spāņu un Itāļu aviobūves kompānijas. Pēc veiksmīgiem izmēģinājumiem Eurofighter vēlāk nonāks vairāku Eiropas valstu bruņojumā. Latvijas gan starp tām nebūs. Modernais iznīcinātājs maksā tādas summas, kādas ir pa kabatai tikai lielām un bagātām valstīm, vairāk nekā 50 miljonus latu gabalā. Paskatoties uz austrumiem, liekas, ka pāris iznīcinātāji mums nenāktu par ļaunu. Gada vidū arvien saspīlētākas kļūst Krievijas un Čečenijas attiecības. Čečeni jau 93. gadā pasludināja neatkarību no Krievijas un par savu prezidentu ievēlēja bijušo padomju aviācijas ģenerāli Džoharu Dudājevu. Taču Maskavai tas nepavisam nepatika. Sākumā Kremlis finansē Čečenu iekšējo opozīciju, kas mēģina gāzt Dudājevu. Kad tas neizdodas, Maskava nolemj uzsākt atklātu kara darbību. Kremlis gan dod priekšroku apzīmējumam ieviest konstitucionālo kārtību. Gada pēdējā dienā Krievijas bruņu tehnika ieiet Čečenijas galvaspilsētā Groznijā, un tur arī paliek. Čečeni ielaiž Krievu vienības pilsētas centrā, kur aplēns un iznīcina gandrīz līdz pēdējam vīram. Čečenijas karš ir sācies. Tā pirmais cēliens turpināsies 3 gadus un prasīs 10 000 cilvēku dzīvību. Ir gan arī labās ziņas no bijušās Padomju Savienības. Beidzies konflikts starp Moldovu un Piedņestras provinci. Moldāvi domā par apvienošanos ar rumāņiem. Galu galā daļa tagadējās Moldovas ar Besarābijas nosaukumu līdz 40. gadiem piederēja Rumānijai, bet paši Moldāvi un rumāņi būtībā ir viena tauta. Rumāņi ir gatavi Moldāvus pieņemt atpakaļ un pat piešķir Moldovai finansiālu palīdzību. Taču Moldāvi svārstās un beigās nolēma sarīkot referendumu šajā jautājumā. Tautas viedoklis un to lielā mērā veidojuši pie varas esošie politiķi ir šāds. Moldovai jāpaliek neatkarīgai, nekādas savienības ar Rumāniju nebūs. Rumāņi dusmojas, taču neko mainīt vairs nevar. Kas zina, ja kāds Moldāviem būtu pateicis, ka pēc apmēram 10 gadiem Rumānija iestāsies Eiropas Savienībā, varbūt referenduma rezultāti būtu citādāki, un Eiropas Savienībā tad būtu par 3 miljoniem vairāk iedzīvotāju. Bukarestē uzskata, ka pašreizējie Moldovas vadītāji, cenšoties saglabāt neatkarību, neņem vērā nacionālās intereses un faktiski atdod Besarābiju Krievijas impērijas jūgā. Rumānijas ārlietu ministrijas pārstāvs paziņojis, ka tautas aptāve var būt likumīga tikai tādā gadījumā, ja tajā piedalītos visi rumāņi. Tas ir, tā notikt arī visā Rumānijas teritorijā. Latvija grib draudzēties ar Eiropu, taču vienlaikus starp lielvarām meklē arī kādu stiprāku draugu, kas varētu atbalstīt grūtā brīdī pret Krievijas tīkojumiem. Kur tādu atrast? Otru pusi Atlantijas okeānam. Visuzskatāmāk par to varēja pārliecināties 1994. gada vasarā, kad Rīgā ierodas Amerikas Savienoto Valstu prezidents Bills Klintons ar kundzi Hillariju Rodhemu Klintonu.
Savienoto valstu prezidenta vizīte Rīgā ir patiešām vēsturisks notikums. Latvijā pirmo reizi ierodas pasaules varenākās valsts vadītājs. Rīdziniekiem nākas saskarties ar drošības pasākumiem. Dodoties klausīties prezidentu runu pie brīvības pieminekļa, tiek rekomendēts līdzi neņemt neko tādu, kas atgādinātu ieroci. Tātad naži, mobilie telefoni un lietussargi jāatstāj mājās. Sākumā bija domāts, ka prezidents runu teiks Universitātes aulā vai Doma laukumā, tomēr beigās tiek izvēlēta brīvības pieminekļa pakāja, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu piedalīties pasākumā. Interesentu tiešām netrūkst. Īstu Amerikas prezidentu taču ne katru dienu gadās redzēt. Un vēl prezidentu kundzi piedevām. Pirmo lēdiju pavisam tuvu dabū aplūkot saktas puķu tirgus pārdevējas. Savukārt uzņēmēji savā starpā sacenšas, kuram izdosies saņemt ielūgumu uz Klintona pieņemšanu un kuram nē. Viens otrs neuzlūgtais pēc tam ir no sirds apvainojies. Klintona vizīte ir svētki, taču pārējā laikā nākas risināt ikdienišķas problēmas. Sākas lielais privatizācijas laikmets. Valsts atbrīvojas no lieliem un maziem tās pakļautībā esošiem uzņēmumiem. Sāk ar mazākiem veikaliem un sadzīves pakalpojumu kombinātiem. Domstarpību netrūkst, jo privatizācijas kritēriji daudz viet ir neskaidri. Sākumā pat netiek runāts par privatizāciju, vien par nomu ar izpirkšanas tiesībām. Lai būtu kārtība, tiek pieņemts privatizācijas likums un izveidot īpaša iestāde – privatizācijas aģentūra. Par tās direktoru ieceļ Kopdarbības apvienības Turība valdes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Nagli. Viņš amatā tiek pateicoties piederībai partijai Latvijas ceļš. Konkursā gan lielāku punktu skaitu bija guvis cits kandidāts – bijušais lauksaimniecības ministra vietnieks Andris Šķēle. Taču viņš nebija praties pieslieties nevienai partijai un tādēļ amats aiziet gar degunu. Vai personālija maiņa izmainītu privatizācijas gaitu un rezultātus? Ej nu sazini. Diez vai. Viss jau nebija atkarīgs tikai no aģentūras vadītāja. Diemžēl bieži vien noteikumi bija tik neizprotami un necaurspīdīgi, ka drīz vien privatizācija tautā sāka saukt mazliet savādāk par prihvatizāciju. Tieši šajā laikā iemācāmies jaunu svešvārdu – offshores. Vēlāk to aizvietos latviskā ārzona. Caur mistiskām ārzonas kompānijām, kuru īpašnieki nav zināmi, tad arī tiek noprivatizēta liela daļa vērtīgāko Latvijas uzņēmumu. Privatizēto uzņēmumu vidū ir arī daži nesenie padomju armijas īpašumi – kuģu remontu rūpnīcas, naftas bāzes, noliktavas. Krievijas karaspēks Latviju atstāja un visa šī mantība tam vairs nav vajadzīga. Ko vien var iekraut vilcienā, to militāristi, protams, paņem līdzi, klozetpodas ieskaitot. Latvijai parasti paliek vien izdemolētas karabāzes, kurām pielietojumu vairumā gadījumu mēs tā arī neatrodam. Tieši šajā vietā kādreiz slēdzās 117 metrus augstā Skrundas lokatora jaunā korpusa celtne. To pašu, ko uzspridzināja 1995. gadā. Lielais blīšķis izmaksāja $8 miljonus. Tik daudz prasīja amerikāņu spridzinātāji. No stratēģiskā viedokļa liels jēgas tam nebija, jo jaunais korpus vēl nebija pabeigts un nebija darbojies vēl nevienu dienu. Īstais lokators atradās pa šo ceļu 6 kilometrus tālāk. Radiolokācijas stacija Dņepra, jeb vecais Skrundas lokators, zema 250 metrus gara celtne, kurā atradās antenas. Skrundā darbojās divas šādas stacijas celtas 60. gados. To uzdevums brīdī, kad NATO valstis izšauj ballistiskās raķetes, izskaitļot to trajektoriju un noteikt vietu, kur tās nokritīs. Kamēr raķetes vēl gaisā, padomju militāristi varēja pieņemt lēmumu to notriekšanai vai atbildes triecienam. Ja lokatorus aizvāktu, tad daļa padomju robežu būtu nepiesektas no imperialistu tīkojumiem. Tieši tāpēc Krievija vēlējās pagarināt lokatoru darbību līdz 1998. gadam, kamēr citur uzceltu aizstājēju. Pienākot noteiktajam laikam, lokators pārtrauca darbību un tika nojaukts. Šoreiz iztika bez teatrāliem efektiem un skaļa šova. Uzspridzinātās Skrundas lokatoru liktenis varēja piemeklēt arī Ventspils kosmiskās izlūkošanas staciju ar jauku nosaukumu Zvaigznīte. Tehniski šis nosaukums nebija tik izteiksmīgs – RT-32. Krievijas puse sākumā mēģināja objektu izdiņģēt Krievu pāraudzībā, lai turpinātu lūrēt uz svešiem satelītiem. Tas radīja vienam otram Latvijas valdības pārstāvim automātisku vēlmi objektu nolīdzināt līdz ar Zemi. Par laimi uzvarēja veselais saprāts un Latvijas
zinātnieki, kas iestājās par teleskopa atjaunošanu, jo aizjošā Krievu armija to bija sabojājusi. Bija taču skaidrs, ka radioteleskopu var izmantot ne tikai spiegošanai, bet arī kosmosa un zvaigžņu pētīšanai. Analogas ierīces nav ne tikai Baltijā, bet arī visā tuvākajā apkārtnē. Ierīce ir lielākā Ziemeļa Eiropā. Varbūt tāpēc ar to sadarbojas visu valstu zinātnieki, kas spēj novērtēt bijušās spiegošanas stacijas iespējas. Tukuma lidlauks. Padomju laikā te atradās ne tikai kara lidmašīnas, bet arī kodolādiņi. Piemēram, raķetes Gaisa Zeme X-28 pretinieku radaru iznīcināšanai. Vienlaikus te varēja glabāt 24 kodolgalviņas. Ja bāzei uzbruktu diversanti, kodolādiņu noliktavu nekavējoties uzspridzinātu. Šim nolūkam līdzās noliktavai, kas bija apjosta ar četriem žogiem, bija novietotas 5 tonnas sprākstvielu. Visus šos labumus no Latvijas aizvāca vēl pirms Padomju Savienības sabrukuma 80. gadu beigās. Arī pēc Padomju armijas aiziešanas Tukuma lidlauks pievērs rietumnieku uzmanību. Piemēram, 90. gados Zviedrijas presa pilnā nopietnībā apgalvoja, ka te atrodas centrālās izlūkošanas pārvaldes bāze, no kuras tiek noklausītas Skandināvijas sakaru sistēmas. Laikam jau neviens zviedru žurnālists te atbraucis nebija, jo tad mīts par CIA būtu sagrauts. No kādreizējās varenības Tukuma lidlaukā bija palicis viens skrejceļš un tukši angāri. Svešā armija ir prom no Latvijas. Tagad atvērti vārti jaunai dzīvei. Varam baudīt tos priekus, kas agrāk mums bija liekti. Hotdogi un hamburgeri, spēļu automāti un solārija, karaoke un kokaīns. Agrāk šos vārdus varējām lasīt viens zākājošās padomju preses publikācijās. Nu, varam paši kost aizliegtajā auglī. Rīgā parādās pirmie telekaršu taksafoni. Nu vairs nav jāber sagrabējušajos telefona automātos žetoni vai kapeikas, un pēc tam izmisīgi jābrēc klausulē, ja vien to gādīgas rokas nav norāvušas. Halo, vai dzirdat? Tagad viss notiek civilizēti. Nopērc pāris latus vērtu telekarti, aizej līdz glītai būdiņai, ieliec karti un runā kaut ar Erevānu, kaut ar Parīzi. Protams, tik ilgi, kamēr nav beidzies kartes kredīts. Rīgā ienāk amerikāniskā dzīvesveida simbols – McDonald's ātrās apkalpošanas restorāns. Tauta to sagaida ar dalītām jūtām. No vienas puses patīkami, ka tagad arī latvieši atzīti par cienīgiem pievienoties civilizētai pasaulei un drīkst pārtikt no hamburgeriem. No otras atklāt ātro uzēstuvi iepratim tautas svētumam, brīvības piemineklim. Tas daudziem liekas nepieņemami. Viedokļa apmaiņa gan beidzas bez skandāliem un logu daudzīšanas. McDonald's un brīvības piemineklis paliek katrs savā vietā. Pārmaiņas izjūt arī fotogrāfi. Līdz šim fotogrāfs bija tāds kā ķīmiķa radinieks. Piebildētās filmiņas pašam vien nācās pustumsā attīstīt, jaukt šķīdinātājus un reaktīvus, kopēt bildes. Romantiski, taču arī sarežģīti. Nu viss mainījās. Par nelielu atlīdzību visas klapatas ar fotogrāfiju taisīšanu bija gatavi uzņemties jaunatvērtie fotosaloni. Aiznes filmiņu, pasaki, kāda izmēra bildes gribi, un nākamajā dienā nāc pakaļ. Tas bija īsts apvērsums. Tagad par fotogrāfu varēja kļūt ik viens. Tas ir labi. Populāru dziesmu izpildīšana vairs nav mācītu un talantiem apveltītu cilvēku nodarbošanās. Dzied visi. Kino muzikālajā centrā Biminī iecienīti ir karaoke vakari. Sākumā dominē ārzemju repertuārs, ko drīz vien nomaina pašmāju dziesmas. Bet sākoties vasarai un brīvdabas estrāžu laikam, tauta raušas uz skatuves un piedalās krietnās mūzikas festivālā Dziesma manai paaudzei. Pirmizrāde notiek 94. gadā Saldus Kalnsētas estrādē. Tiek atjaunots valsts augstākais apbalvojums – 3 zvaigžņu ordenis. To piešķir ordeņa dome, kas sākumā ir apņēmības pilna. Apbalvojums pienākas tikai par izciliem nopelniem tautas un valsts labā. Tomēr drīz vien izrādās, ka ordeni var saņemt arī cilvēki, par kuru ieguldījumu Latvijas uzplaukumā var strīdēties. Piemēram, Zviedrijas staļmeistars un vairāki padomju režīma iztapoņas. Iznākums – viens otrs apbalvotais no ordeņa atsakās, uzskatot, ka tas ir devalvēts.
Latvijas valsts ierēdnis būs gudrs un labs ierēdnis. Tā nolēma valdība un ieviesa ierēdņu atestāciju. Lai kļūtu par ierēdni, kandidātam 16 minūšu laikā bija jāatbild uz 50 jautājumiem. Jautājumi grūti. Kurš ir gada 11. mēnesis? Oktobris, novembris, maijs vai februāris? Kurš skaitlis ir vismazākais? 6, 9, 0,36 vai 36 un tādā garā. Ja atestācija nokārtota sekmīgi, drīksti saukties par ierēdni. Kāpēc Latvijā, neraugoties uz 90. gadu skaistajiem plāniem, tā arī neradās profesionāls un stabils ierēdņu slānis? Es negribu jums piekrist. Es domāju, ka ierēdņu slānis ir pietiekami stabils un nevarētu teikt, ka viņi nebūtu neprofesionāli. Ir cita problēma. Ierēdniecība ir vienīgais valsts pārvaldes instruments, bez kura iztikt nevar. Un katrā valstī tādam ir jābūt, un tādēļ 90. gada sākumā ierēdniecība, kā pilnīgi jauna šķira vai tāda maza šķira, tika plānota, un man liekas, ka sākums bija labs. Bet ierēdniecībai ir īpašība nekontrolēti augt, vai pareizi sakot, augt, ja kāds stingri to nekontrolē. Jo tas jau sen ir izpētīts, un tie ir Pīters principi un Murphy principi un tā tālāk. Varbūt var teikt, ka tur ir arī kaut kādi joki iekšā, bet īstenībā nekādi joki nav. Vienmēr ierēdnis izdomās papildus darbu, vienmēr viņš mēģinās paņemt vēl jaunas funkcijas, un vienmēr viņam būs par maz, kā būs jauns darbs izdomāts, tā vajadzēs, protams, arī kādu palīgā, un ja tas netiek kontrolēts, tad ierēdniecība uzkundzējas. Es eju pār robežām paceltu galvu. Man nokusīs kājas, cik dzimtene liela. Tāreiz rakstīja padomju dzejnieks Sudrabkalns. Ar to viņš domāja Padomju Savienību, noklusējot, ka pāri tās robežām bija tikt gandrīz neiespējami. Atšķirībā no padomju pilsoņiem, Eiropas iedzīvotāji 1995. gadā tiešām varēja šķērsot robežas paceltu galvu, lāgā tās pat neievērojot. Spēkā bija stājies Schengenes līgums, kas ievērojami atviegloja šo procedūru. Sliktā ziņa bija tā, ka līgums attiecās tikai uz tā saukto veco Eiropu. Austrumeiropiešiem bija vēl mazliet jāpagaida. Savs labums austrumeiropiešiem no Schengenes līguma tomēr ir. 7 valstis, kas to parakstījušas, tagad skaitās kā viena. Elementārāk nokārtot vīzu. Ja gribi braukt uz Berlīni, tad ej uz Vācijas vēstniecību, saņem Schengenes vīzu, un pie tavām kājām ir ne tikai Brandenburgas vārti, bet arī puse Eiropas. Tomēr ne visa Eiropa gan ir sajūsmā par robežu izzušanu. Konservatīvie Briti nav ar mieru atteikties no robežas kontroles. Sabrauksta pie mums Lielbritānijā visādi imigranti un kriminālisti. Schengenes valstis kādu brīdi pat apsver domu tiesāties ar ietiepīgajiem Britiem, taču beigās viss paliek pa vecam. Pa kontinentālo Eiropu var ceļot bez pasu kontroles, bet Anglijā lūdzams uzrādi dokumentus. Ja baltieši par Eiropu var ceļot diezgan brīvi, tad ārzemniekiem pie mums reizēm gadās problēmas. Visas 3 Baltijas valstis gan ir noslēgušas vienošanās, kas paredz, lai ārvalstnieks ceļot pa Baltiju, viņam pietiek ar vienas valsts vīzu. Problēmas sākas, kad Igaunija un Lietuva pasludina brīvo vīzu režīmu Kanādas, Amerikas un Austrālijas pilsoņiem, bet Latvija to neizdara. Rezultātā cauri Lietuvai kanādietis var izbraukt, taču pie Latvijas robežas tiek apturēts un sūtīts atpakaļ pirkt Latvijas vīzu. Šādas nekārtības turpināsies labu brīdi, līdz beidzot baltiešiem tomēr izdosies sakārtot robežas jautājumus. Vismaz kaut ko sākam mācīties no Eiropas. Esam gatavi arī visu pārējo. Gada nogalē Latvija oficiāli iesniedz pieteikumu uzņemšanai Eiropas Savienībā. Varam būt lepni. Šoreiz mums ir izdevies apsteigt lietuviešus un igauņus. Latvijas pieteikums tiek pieņemts pirmais. Vismaz kāds prieciņš, jo jautājumu par bezvīzu režīmu ar Skandināvijas valstīm igauņi risina operatīvāk nekā mēs. Un vēl ierasta lieta, ka starp 3 Baltijas māsām, kā republikas mēdz saukt atmodas gados, ik pa brīdim izceļas nopietni
nopietnas domstarpības robežu dēļ. Lielākie cietie ir vienkāršie cilvēki. Piemēram, Latvijas un Igaunijas robežpilsētās Valkā un Valgā iedzīvotājiem nebeidzamas problēmas rada nepieciešamība regulāri dirnēt rindās pie kontrolpunkta, piemēram, lai pārietu pāri ielai uz kapiem. Risinājumu neizdodas rast vairākus gadus. Tā nu izrādās skaistais stāsts par Baltijas vienotību, kam vēl nesen visi ticēja, nav nekas vairāk kā vien mīts. Visu laiku jūties kā zem palielināmā stikla. Ne tur ej, ne to nes. Vakar aizbraucām uz Kapsētu Igaunijas pusē. Lai tiktu atpakaļ muitas postenī ar mašīnu nācās stāvēt 2 stundas. Tādas pašas ķibeles jāpacieš, ja rodas vajadzība atvest granti, malku vai citu saimniecībai nepieciešamo. Vai tā nav anekdote, ja pēc pusstundas iemošanās Igaunijā muitā atpakaļ braucot jāuzrāda, kas bagāžniekā un vai motors nav apmainīts? Ja Eiropā robežas nojauca, tad Baltijā rīkojas pilnīgi pretēji. Būvēja lielus robežu kontroles punktus. Gribi no Latvijas iebraukt Igaunijā, esi tik laipns, apstājies un parādi robežsargam pasi. Ja kaut ko ved, izej muitas kontroli, bet varbūt tev čemodānā ir nedeklarēti dolāri. Parādi. Lai gan, ko tur rādīt? Ar naudu Latvijā tobrīd bija problēmas. Pilnā sparā plosījās banku krīze. Mācītam finansistam jau pirms krīzes varēja rasties aizdomas, ka ar vienu otru banku neviss ir kārtībā. Rietumos diez vai noguldījumiem tiktu piedāvāta 50% likme. Tomēr mūsu iestādēs, kurām būtu jāuzrauga Komercbankas, mācīt finansistu laikam nav. Aizdomīgi dāsnu banku Latvijā netrūkst, taču valsts galvenā banka to darbībā nesteidz iejaukties. Arī brīdī, kad sākas problēmas, neviens vēl troksni netaisa. Vācis lūst pavasarī, kad paklīst runas. Problēmas ir Latvijas lielākajai bankai, Bankai Baltija. Tajā naudu glabā ne tikai vienkāršie cilvēki, bet arī valsts iestādes un privātu uzņēmumi. Un ar bankas vadītājiem Aleksandru Laventu un Tālu Freimani vēl nesen smalkos banketos vienā kompānijā bija redzami ministri un pat valsts prezidents. Valdība un centrālā banka baumas sākumā cenšas atspēkot. Varat tik tiešām būt absolūti droši, ka nekādas ķibeles šeit nav gaidāmas. Mazliet vēlāk tomēr atzīst, problēmas ir nopietnākas nekā domāts un valstī nāksies banku glābt. Bet vēl pēc brīža kļūst skaidrs. Glābt vairs nav ko, palikuši tikai bezcerīgi kredīti. Bankas vadība solot dāsnos procentus bija cerējusi uz lata devalvāciju, taču tā nenotika un tā tad galus kopā savilkt vairs nebija iespējams. Premjerministrs Māris Gailis gan sola kompensēt vismaz daļu noguldījumu. Tas vēlāk izrādās tikai priekšvēlēšanu solījums, un bijušie klienti paliks ar tukšu ķešu. Tikpat bezgalīgs būs bijušo vadītāju tiesas process. To bremzēs Laventu un Freimaņu veselības likstas, un valsts piedevām vēl zaudēs Eiropas cilvēktiesību tiesā. Eiropa pamatot aizrādīs, ka tik ilgi cilvēkus bez tiesas sprieduma ieslodzījumā turēt nedrīkst. Taču tas būs vēlāk. Kamēr lielā banku krīze tikai vēl briest un attīstās, kaimiņi Igauņi kļuvuši pavisam nekaunīgi un apceļ latviešu zvejniekus. Mūsējie jau gadu desmitiem bija pieraduši vilkt lielos lomus Roņu salas apkaimē, bet nu izrādās, ka Igaunijai pret to ir iebildumi. Problēmas sakne ir Rīgas līča vidū esošā Roņu, jeb kā paši Igauņi to sauc Ruhnu sala. Savulaik tā piederējusi Krievijas impērijai, taču apdzīvoja to galvenokārt zviedri. Pēc Pirmā pasaules kara uz salu pretendēja Latvija un Igaunija, tomēr beigās tā tika kaimiņiem. Laikam tādēļ, ka tolaik salā dzīvoja 200 zviedri, 5 Igauņi un neviena latvieša. Tagad, 20. gadsimta beigās, Roņu sala atkal kļuva par strīdu sābolu. Roņu sala – Latvijas un Igaunijas konflikta iemesls. Nē, ne jau pati sala. Stratēģiski tai otršķirīga nozīme. 12 kvadrātkilometri un mazāk kā 100 iedzīvotāji. Cipari neizklausās tādi, kur dēļ būtu vērts celt traci. Nē, problēma bija citur, jūras robežā. Igauņi uzskatīja, ka tās stiepjas 12 jūras jūdzes no Roņu salas. Tātad 12 jūras jūdzes, jeb 22 kilometrus, tuvāk salai nevienam svešam kuģim nekas nav meklējams.
Ar svešajiem kuģiem šajā gadījumā bija jāsaprot latvieši. Nevienu citu Roņu salas ūdeņi neinteresēja. Latviešus gan, te bija labas reņģu vietas. Un Latvijas puse atsaucās uz 30. gadu praksi un uzskatīja, ka robeža ir 3 jūdzes no krasta. To, ka latviešu iedomas ir maldīgas, mūsu zvejniekiem uzskatām apliecināja igauņu robežsargi. Pirmos Latvijas zvejas kuģus aizturēja jau 95. gadā. Lai problēmu risinātu, tika sāktas starpvalstu sarunas, kurām gan lielas jēgas nebija. Igauņu robežsargi turpināja trenkāt mūsu zvejniekus pa Rīgas līci. Reizēm pat pārāk aizrāvās. Latvijas saldētāju kuģa virsaitis igauņu robežsargi bija aizturējuši labu gabalu no Roņu salas. Izpētījuši kartes un sazinājušies ar centru, viņi bija spiesti atvainoties. Izrādās, igauņu robežsargi kļūdījušies un pametuši dzimtos ūdeņus. Tātad paši nodarbojušies teju vai ar pirātismu. Kaimiņu valsts strīds nonāca līdz kuriozam. 1. aprīlī, atkārtoju, 1. aprīlī. Laikraksts Nedēļa Tev nopublicēja materiālu, kā atkarot Roņu salu, izsēdināt desantu jahtu piestātnē, uzvilkt sarkanbaltu-sarkano karogu baznīcas tornī un tādā garā. Nevainīgo joku pārpublicēja igauņu avīze, un to izlasīja igauņu politiķi, arī tādi, kuriem ar humoru izjūtu pašvaki. Igaunijas parlamentā pat sākās debates par Latvijas agresīvajiem nolūkiem. Humora pietrūka arī ietekmīgiem Krievijas laikrakstam Maskovskija Novosti, kas visā nopietnībā rakstīja par kara plāniem, kas noplūduši no Latvijas aizsardzības ministrijas seifiem. Beidzās tas viss tomēr laimīgi. Roņu salas atbrīvošana palika tikai uz papīra un tikai kā joks. 1996. gada vasarā Latvijas un Igaunijas delegācijas panāca kompromisu, ar kuru bija apmierinātas abas puses. Vidzemes puses vīri pat bija ieguvēji, bet kurzemnieki zaudēja daļu no zvejas rajonu. Tiesa, mīts par baltiešu vienotību ar reņģu kariem tika pamatīgi sagrauts. Roņu sala nav starp latviešu iecienītākajiem turisma objektiem. Atrodas nepieklājīgi tuvu, bet apdzīvo to mums labi pazīstamie igauņi. Vārdu sakot, nekā interesanta. Cita lieta – rietumvalstis. Diemžēl rietumi latviešu cilvēku reizēm tā apdullina, ka tas iekuļas nepatikšanās. No tām nav pasargāti arī valsts vīri. Piemēram, lauksaimniecības ministru Daini Ģēģeri Vašingtonā aplaupa, bet Saeimas priekšsēdētāja biedram Zigurdam Tomiņam iziet vēl plānā. Latvieši tiek pie sava seksa skandāla. To sagādā Saeimas priekšsēdētāja biedrs Zigurds Tomiņš. Viņš vizītes laikā Amerikā iekuļas nepatīkamā dēkā ar vieglas uzvedības meiču vārdā Mišela. Abi neskā sagadās vienā viesnīcas numuriņā, kur starp dāmu un kungu izceļas konflikts. Mišela apgalvo, ka viesis no tālās Latvijas pret viņu mēģinājis pielietot spēku. Izsauktā policija deputātu aiztur un atbrīvo tikai pēc Latvijas diplomātu iejaukšanās. Tomiņa politiskā karjera ar to pašu ir galā. Lai saņemtu darbu likumu. Turpmāk valstī alkoholu drīkstēja ievest vien tie somi, kas ārzemēs bija pavadījuši vismaz 3 dienas. Tādā veidā valdība centās tikt galā ar saviem apreibušajiem pavalsniekiem. Liela efekta Somijas valdības lēmumam nebija. Turpmāk somi Tallinā ieradās nevis uz 1 dienu, bet visu nedēļas nogali. Liekas galvas sāpes tas sagādāja arī Tallinas iedzīvotājiem. Ja agrāk dārgie viesi ātri iepirkās un pazuda, tad tagad žūpoja veselas 3 dienas. Apmetās viņi Tallinas centra viesnīcās, Virū vai Olimpijā. Salīdzinājumā Helsinkiem cenas nebija augstas. Bieži vien somi visas 3 dienas no tām pat neizgāja ārā. Dzēra turpat numuriņā vai viesnīcas bārā. Viesnīcām pat nācās pieņemt darbā darbiniekus, kas nogurušos viesus nogādāja no bāra līdz gultai. Dzērienu karte. Tā alkohola turistiem bija vienkārša. Alus un šņabis. Turklāt vienalga kāds. Derēja gan dzimtā Finlandija vodka, tā te bija lētāka nekā Helsinkos, gan rietumu Smirnovs, gan vietējā Viru Valge. Ja alkohola turisti sadomāja doties tūrē pa Tallinas krogiem, tas bieži vien beidzās nepatīkami. Piedzērušie somi sakāvās ar vietējiem iedzīvotājiem vai tika aplaupīti.
Somiem problēmas ar Igauniju, latviešiem ar Lietuvu. Pietiek uzzināt, ka kaut kur Baltijas jūrā atrodamas naftas iegulas, lai senā brāļu tautu draudzība izšķibētu. Vai tik kaimiņi nedomā izsūknēt mūsu naftu, spriež Lietuva un nosprauž jūras robežu. Tādu, lai visas naftas iegulas atrastos Lietuvas pusē. Latvija, protams, protestē, taču kopīgu valodu ar kaimiņiem atrast neizdodas. Tikko esam atraduši kopīgu valodu ar kaimiņiem Igauņiem par labākajām zvejas vietām, kā rodas problēmas ar otriem kaimiņiem, lietuviešiem. Jau padomju laikos veiktie pētījumi Baltijas jūrā rādīja, zem jūras ir nafta, daudz naftas, varbūt pat $6 miljārdu vērtībā. Latvieši paši naftu jūrā iegūt neprot, tādēļ 90. gadu sākumā valdība sāk sarunas ar Amerikas naftas kompāniju Amoco. Amerikāņiem būtiski iebildumi tiešām nebija, un nākotne izskatījās rožaina. Latvija būs naftas ieguves valsts. Nu, varbūt ne tik bagāta kā Sauda-Arābija, bet tomēr. Pietika lietuviešiem padzirdēt par latviešu plāniem, lai sāktos starptautisks skandāls. Latvieši zog mūsu naftu, paziņoja Lietuvas politiķi, un kategoriski atteicās atzīt to abu valstu jūras robežas projektu, kādu piedāvāja Latvija. Saskaņā ar to naftas lauku lielākā daļa tiktu mums. Protams, lietuviešu versija par robežu bija pavisam savādāka, un tā savukārt nepatika mums. Arī amerikāņu naftas kompānija paziņoja savu viedokli. Kungi, nospraudiet vispirms robežu, un tad pasauciet mūs. Taču vienošanos neizdevās panākt gadiem ilgi, un beigās amerikāņi no projekta paklusām izstājās. Tā nu vēl šobaldien nav zināms, kad Latvija un Lietuva beidzot kļūst par naftas iegūs valstīm. Savstarpēji strīdi gan netraucēja iesaistīties kopējos starptautiskos projektos, piemēram, militārās operācijās. Baltijas valstis apmeklē NATO ģenerālsekretārs Javiers Solana. Nē, iespēju drīz iesaistīties aliansē viņš nesola, taču mēs varam piedalīties mieru uzturēšanas misijās bijušajā Dienvidslāvijā, plecu pie pleca ar dāņiem un brāļiem Igauņiem. No vietējiem iedzīvotājiem atsauksmes par baltiešiem ir labas, tomēr viens nesmukums misijas laikā gadās. Kunga prātā būdams kāds latviešu virsnieks apčurā guļošu igauņu kolēģi. Izceļas starptautisks skandāls, bet prese mūsu virsnieku turpmāk dēvē par Bosnijas čurātāju. Nedienas armija vajā arī pašu mājās. Statistika par bojā gājušajiem karavīriem atgādina ziņas no kaujas lauka. Ik pa brīdim kāds pakaras, nošaujas vai nogalina savu dienesta biedru. Regulāri tiek zaudēti vai arī vienkārši nozagti dienesta ieroči, daudzi pārkāpumi izdarīti dzērumā. Komandieri plāta rokas un saka, armija ir sabiedrības spogulis. Kādus puišus skolu un ģimeni ir izaudzinājusi, ar tādiem jāstrādā. Viens ir skaidrs, diez vai kārotajā NATO blokā kāds gaida armiju, kuras karavīri nemitīgi plītē un var iešaut savējiem mugurā. Lēmums, kas situāciju uzlabos, tiks pieņemts pēc vairākiem gadiem. Latvija atteiksies no obligātā dienesta un pāries uz profesionālu armiju. Pērn bojā gājuši 12 karavīri, 5 no viņiem ārpus dienesta laika, bet 7 dienesta laikā. Dienesta 2 kareivi gājuši bojā neveiksmīgā lidmašīnas paraugu demonstrējumā. Viens neuzmanīgi apiejoties ar ieroci, 2 noslīkuši, viens izdarījis pašnāvību, bet vēl viens miris avārijā. Šogad pirmajā pusgadā 2 kareivi dienestā izdarījuši pašnāvību nošaujoties un pakaroties. Savukārt citus 2 iespējams nošāvuši dienesta biedri. Smēķēšana ir kaitīga. Šo vienkāršo patiesību atzīst arī Latvija un metas cīņā ar postošo netikumu. Sekojot Eiropas Savienības piemēram, cigarešu paciņas tiek apdrukātas ar lieliem brīdinājumu tekstiem. Un tas vēl nav viss. Tiek domāts par tabakas izstrādājumu un bezfiltra cigarešu aizliekšanu. Lēto prīmu laiks ir beidzies. Automašīnu īpašniekiem valdība sarūpē jaunus tēriņus. Tiek nolēmts ieviest transporta līdzekļa obligāto civiltiesisko apdrošināšanu. Likums gan spēkā stāsies tikai pēc kāda gada, taču šoferīši to uzņem bez sajūsmas. Kam gan gribas tērēt naudu negadījumiem, kas varbūt nemaz nenotiks? Tiek pieņemtas arī izmaiņas satiksmes noteikumos. Turpmāk jābrauc ar ieslēgtām tuvajām gaismām. Pagaidām vēl tikai ziemā un noteikti jāpiesprādzējas. Samazināts arī atļautais braukšanas ātrums pilsētā. 60 km/h, vietā turpmāk atļauti tikai 50.
Nedzirdēts notikums. Pret Saeimas deputātu, vienu no valsts gudrākajām galvām, tiek ierosināta krimināla lieta. Apsūdzētā lomā komercfirmas Auseklītes dibinātājs Valdis Krisbergs. Viņu vaino krāpšanā. Pats viņš savu uzņēmumu finansu nekārtībās vaino visus citus, taču likumsargus taisnošanās nepārliecina. Deputāts nonāk uz apsūdzēto sola, tiesa viņam piespriež reālu cietumsodu un parlamenta deputātu krēslu nākas nomēnīt pret cietuma kameras lāviņu. Mičs Jūrs, kas pavasarī jau pabijis Rīgā un saņēmis uzslavu no prezidenta Ulmaņa par nopelniem atmodas veicināšanā, ir atgriezies. Šoreiz kopā ar Bjorku, ZZ Top un tobrīd aktuālo East 17 viņš ir festivāla Rock Summer viena no zvaigznēm. Pirmo reizi tas notiek nevairs ierastajā Tallinā, bet arī pie mums. 2 no 3 festivāla dienām smidzina augstas lietus, biļešu cenas vietējai publikai šķiet par dārgu un rezultātā apmeklējums ir tik zems, ka turpmākos pāris gadus organizētājiem nākas dziedēt finansiālās brūces. Pagaidām līdz A kategorijas māksliniekiem vēl neesam izauguši. Nacionālā aviokompānija Latavio bankrotē, sastādot kompāniju vairākām neveiksmīgām bankām, taču gaisā parādās jaunas lidmašīnas. Air Baltic, tā sauc jauno lidsabiedrību, ko Latvijas valsts izveido kopā ar skandināvu kompāniju SAS. Sākumā Air Baltic operē tuvajos maršrutos uz Kopenhāgenu, Tallinu, Viļņu. Prieks diezgan sālīts. Uz Tallinu un atpakaļ jāmaksā $100, bet brauciens uz Viļņu ir vēl par $20 dārgāks. Legalizējas pēdējais latviešu meža brālis. Izrādās 70 gadus vecais Jānis Pīnups Preļu apkaimes mežos uzceltos bunkuros un būdiņās pusgadsimtu slēpies no padomju varas. Otrā pasaules kara beigās viņu iesauc padomju armijā, taču viņš no tās dezertēja. Turpmākos gados slēpās dzimtajās mājās un to apkārtnē. Pārāk labā atmiņā Jānim bija Staļina laiki. Tā arī visu mūžu Pīnups nodzīvoja Pagrīdē un tikai sirmā vecumā beidzot legalizējās un saņēma Latvijas pilsoņa pasi. Latvija pamazām sāk iepazīt internetu. Sākumā jaunais pakalpojums parādās laikrakstu redakcijās un valsts iestādēs, taču tad pamazām vien izplatās arī privātu uzņēmumos. Par to, ka internets varētu būt pieejams mājās, gan pagaidām neviens tā īsti nesapņo. Kāds labums no interneta? Protams, iespēja pačetot. Šo jauno vārdu ātri vien apgūst tik viens interneta lietotājs ar savējiem Izrēlā vai Amerikā. Un vēl varbūt aizsūtīt elektronisko vēstuli. Neko daudz tālāk interneta sākuma posmā lietotāju izdoma nesniedzas. Katram internetu lietotājam ir pieejams elektroniskais pasts. No parastā pasta tas atšķiras ar to, ka ir realizēts internet tīklā. Tas ir daudzkārt ātrāks un lētāks. Izmantojot elektronisko pastu, var pilnīgi aizmirst par parastajiem pasta pakalpojumiem. It sevišķi, ka visiem cilvēkiem, ar kuriem jākontaktējas, pieejams internet. Laika periods 1994–96. Tagad par naudu un ko par to varēja nopirkt. Tipiskākās, modernākās un interesantākās lietas, priekšmeti, apģērbi. Vidējā alga periodā 85 lati, kas adekvāts 130 Amerikas Savienoto Valstu dolāriem. 8. Žigulis maksāja $2000. Litrs 95. benzīna 25 centīmi. Litrs piena 23. 3 istab dzīvoklis Zolitūdē 8. Jā, $8000. Pie plauktiem. Pēdžeris salīdzinājumā mobilo telefonu salīdzinoši lēts saziņas līdzeklis. Ja mobilais maksāja 600 latus, pēdžeris tikai 100. Arī abonēšana bija lētāka. Sākumā par tā darbības principiem priekšstats bija miglains. Laikraksts Diena pēdžeri pat nodēvēja par mazgabarīta radioteleksu. Izrādījās, ka īstenībā tomēr jāzvan uz centrāli, kas ziņu nosūtīs tālāk. Standarta ziņa piezvani Jānim pa numuru tādu un tādu, steidzami. Snickers un Twix šokolādes batoniņi. Kādas vairs konfektes gotiņa, ja varēja dabūt Snickers, ko sākumā reklamēja pat kā uztura aizstājējus.
Reizēm gan reklāmas iznāca smieklīgas un pat divdomīgas. Tviks saldējumu reklāma kādā bukletā sākas ar šādiem vārdiem. Vienreizēja kombinācija – dibenā vafele, uz tās karamele un krējuma saldējums ar vaniļas garšu. Franču stikls, šķīvi un krūzes, ko nometot zemē, nevar saplēst. Nu kā lai latviešu mājsaimniece tādus nenopērk? Nost ar vecajiem māla vai fajānasa traukiem, lai dzīvo franču stikls. Praksē gan izrādījās, ka arī franču stiklu, ja pacenšas, var saplēst, taču šim apstāklim nebija nozīmes. Jauno trauku uzvaras gājienu nekas nevarēja apturēt. Aldera zelta alus. Jauna šķirne, kas tapusi, ievērojot visaugstākos kvalitātes standartus. Tā vismaz apgalvoja ražotāji. Var jau būt, ka Latvijā bija arī garšīgākas alus šķirnes. Tas ir gaumas jautājums. Bet tas, ka vairākus turpmākos gadus tieši Alderas zelta alus bija visvairāk reklamētā šķirne, kurai piederēja liela daļa Latvijas alus tirgus, tās nudien nav noliedzams. Džins ar toniku. Vismaz gadu Latvijas kokteilis numur 1. Viegli pagatavojams. Nu kas tur? Saliet kopā divus šķidrumus. Arī no reibuma viedokļa efektīvs. Tikpat, cik vecā labā skrūve. Grupa labvēlīgais tips pat džinam ar toniku par godu dziesmu sacerēja. Ja negribējās pašiem ķēpāties ar kokteļu jaukšanu, kioskos varēja nopirkt kaut kur Polijā tapušās metāla buņģiņas ar jau sagatavotu maisījumu. Biezpienas sieriņš kārums. Kaut kādus sieriņus mēs pazinām jau padomju laikos, taču 90. gadu sākums atnesa ko jaunu. Biezpiena masa šokolādes apvalkā iepakota glītā, spīdīgā mundierī. Cilvēki pagaršoja un atzina par labu esam. Vēl pēc pāris gadiem šokolādes kārumam parādījās jaunākie brāļi – sieriņi ar citronu, vaniļas un citām garšām. Pamperi. Kā mēs agrāk bez tiem iztikām? Nekādi vairs slapji autiņi, nekādas autiņu mazgāšanas. Pasaka, ne māmiņu ikdiena. Sākumā gan pamperi bija tāda kā ekstra. Cena bija diezgan augsta. Taču drīz vien visi saprata, ka bez autiņu biksītēm bērnu neuzaudzināsi. Apģērbs. Lielākai daļai drēbju izcelsmes vieta Viļņas tirgus. Tur iepērkas gandrīz vai visi. Otra opcija – second-hand veikali. Tomēr var atrast ko savādāku. Sievietēm populārākais apģērbs ir klasisks neitrālas krāsas bikškostīms, ko var atsveidzināt ar spilgtu šalli. Tomēr būs interesantāk. Jaunkundzes tomēr izvēlas minisvārkus, nevis klasiskas vērtības, bet vīrieši turpina ģērbties kā agrāk – džinsi, aveņkrāsas vai zaļganas žaketes. Tā bija dokumentālā seriāla Atgriešanās Eiropā 3. sērija. Nākamajā reizē 1997. 99. gads. Poļu laupītāji pret latviešu turistiem, karalis atklāja lielveikalu Rīgā, Kerčs un Znaroks pasaules hokeja elitē, premjers māca tīrīt zobus, tracis ap leģionāriem, Jeļcins aiziet, Putins atnāk. Visu labu un līdz nākamajai sērijai!